Tā, visiem sveiciens. Gribu anoncēt jauno klubiņu. 9. jūnijā viņš sāksies. Sākotnēji man nebija doma viņam tādu nosaukumu dot. Tas nosaukums burtiski piedzima pēc tam, kad es jau biju izveidojis, jau izveidojis kanālu. Nosaukums ir klubiņam Atslēgas no paradīzes. Attiecīgi, kas viņā būs, ko mēs tur darīsim? Es jums došu tehnoloģisko instrumentāriju, ar kura palīdzību var atslēgt prātu, apziņu izmainīt. Tehnoloģiskais tas nozīmē, ka viņš ir fiziskās tehnoloģijas, ja, kas šeit ir sabūvēts, viss kaut kur sataisīts. Un par to visu kaut ko stāstīšu, došu dažādus elementus, ja, un lai jums pamainās apziņa, lai jums ieslēdzās šis kods iekšējais, aktivizējās tas, kas jums tur guļoši daudziem ir. Un vispār pati būtība, kāpēc es tādu klubu gribēju veidot, lai iedot kaut kādus elementus cilvēkiem, ar kuru palīdzību es viņus varu pieslēgt pie savas plaknes, ja? Tā, teiksim, kad es stāstīju tajā video par tām plaknēm, ja? Tad es stāstīju, ka ir dažādas plaknes. Un, lūk, klubā uzdevums ir iedot jums elementus dažādus. Un tad, kad es viņu sāku veidot, veidot, tas ir domāt par viņu, man pēc tam atnāca atmiņā tā saucamais iniciācija, kur man iedeva atslēgas. Es nevarēju saprast, ko tās atslēgas nozīmē. Un tad man prātā uznāca domā atslēgas no paradīzes, ja, kaut kas Bībelē, tur Pēterim deva atslēgas, lai sargātu tur tā paradīzi. Un man atnāca asociācija lūk šāda, tāpēc beigās klubu nosaucu šādos vārdos. Atslēgas no paradīzes, jo principā, jā, es to izstāstīšu pēc tam klubā. Lūk tā, un ar tiem visiem elementiem, ko es došu, jā, es attiecīgi dalībniekus, kas tur būs, pieslēgšu pie savas esības uztveres mehānismu. Jā, tur ir pieklusināts prāts, tur ir miers, tur ir harmonija, tāda iekšēji forša sajūta, tu esi tā kā saiknē ar visaptverošo. Lūk, mērķis ir, lai jūs arī esat tajā sajūtās, to jūtat un varbūt sajūtat pasauli, kā es viņu jūtu. Lūk, jā, maksimāli tam pietunāt un ieslēgt jūsos šīs sajūtas. Un tad jums pamainīsies arī kaut kas iekšēji pamainīsies, apziņa pamainīsies, jūs savādāk kaut ko sāksiet skatīties atkal uz daudzām lietām, kā vienmēr pēc maniem klubiem tas dalībniekiem notiek. Lūk tā. Tie, kas grib ņemt dalību, linki ir zem video vai no uz weblapu, tur būs pieteikumu forma vai pat tiešo telegramā, jā, kur var rakstīt, ka gribat šo klubiņu piesakoties. Attiecīgi, jūs pēc tam saņemsiet visu tālāku informāciju, kas tad ir jādara, lai varētu šo dalību ņemt. Lūk tā. Nu, un tad ar tiem, kas ņems dalību, tikamies klubiņā. Es domāju, būs ļoti interesanti. Būs ļoti interesanti. Man vēl ir tā, ka es īsti līdz galam nezinu, kas tur būs. Jā, man pašam tas būs arī tāds pārsteigums. Mēs kopā ar jums iesim tam visam cauri. Un iespējams atklāsies ļoti, ļoti daudz, kas interesants, par ko es līdz pagaidām vēl nemaz pats nezinu. Jā, tas būs tāds kā kopīgais piedzīvojums. Un es vēl padomāšu, man ir padomās viens tāds ļoti superīgs pārsteigums, bet redzēs, cik daudz cilvēku būs un vai es to paspēšu, nepaspēšu, tas tāds uz jautājums zīmes. Lūk tā. Tā kā visi, kas būs, visiem čau, tiekamies, jā, ciešā jau saskarē katru dienu, mēneša griezumā, došu jums informāciju dažādā formātā, video, audio, bildēs un uzdevumos un tā tālāk. Visiem čau! Lai jauka jums šī vasariņa. Tiekamies!